Siguldas Devonā apskatām izstāde Izaicinājums, kas kaut kādā ziņā, netradicionālā manierē, ļauj ielūkoties, kas notiek radoša cilvēka galvā darba procesā. Mēs esam dizaina birojas, kas nodarbojas ar vairākām tādiem virzieniem. Tas ir ekspozīcija dizains, interjera dizains, grafikas dizains un navigācijas dizains. Un tas, kas mums ir svarīgi un vienmēr ir bijis, kad dizains risina kādu problēmu, dizains nav tikai pašsaprotams, tas ir mērķtiecīgi un ar dizaina palīdzību mēs varam kaut ko sasniegt. Te var redzēt to procesu, neliela daļa, protams, no tā procesa, no tā radošā procesa, no tā radošā haosa, no kura tad beigās dzimst tas brīnišķīgais, es ceru, rezultāts. Ja? Un te ir tādi telpiski tādi objekti, interaktīvi, kuri simbolizē to radošo pacēlumu un radošo kritumu, un tad mēs mēģinām caursist kaut kādus iedomātus vai arī reālus griestus, ja, lai sasniegtu to izcilību tajā savā darbā. Ir tāds latviešu sakāmvārds runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Tamdēļ mēs ar šo izstādi laužam šo seno parunu un mēs runājam, mēs stāstam, mēs pārkāpjam šo to rādam šo lauku, ko parasti neviens neredz no malas, kas notiek tāda dizaina biroja iekšienē un kas notiek jebkura darba iekšpusē, pirms to redz skatītājs. Un kamdēļ mēs par šo runājam, mēs vēlamies teikt, ka ka dizains nav tāda lieta, ka tu ej pa ielu un tev ienāk prātā spoža ideja. Tas ir tāds pats mērķtiecīgs darbs, kā jebkura cita profesija, kurā tev šī stunda darba jāpavada pēc iespējas produktīvāk, lai taptu labs rezultāts. Kāpēc vēl mēs par to runājam? Par laika nozīmi. Labas lietas netop ātri. Labas lietas ir vajadzīgi konkrēti laika posmi, lai to radītu. Lai veiktu izpēti, kas parasti ir šī projekta saknes. Jo spēcīgāks koks, jo viņam ir stiprāks saknes. Un tad šī izpētes process, kas mums ir dizainā, katram projektam, arī ir tas, kas dod spēku, kā piemēram Alūksnes ģimnāzijas projekts, izpētot, kas ir tā paudze, kas ir šie jaunieši, kas mācās šajā ģimnāzijā, kāda ir viņa vecuma grupa, kādas ir viņa intereses. No tā arī mēs atrodam atbildi, kādai jābūt navigācijai vai komunikācijai ar šiem jauniešiem. Dizaina birojas HDV ir saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus, un tad vienmēr ir prieks, ka tie apbalvojumi saņem par darbiem, kurus mēs esam šeit Latvijā realizējuši, bet mēs varam par tiem runāt un stāstīt par šiem projektiem tieši starptautiskā līmenī. Un neslēpšu, ka arī ļoti veiksmīgi mums tas ir sanācis, mūs ļoti novērtē, un jā, tas ir patiešām labi. Izstādi ikvienam interesantam ir iespēja apskatīt līdz 10. decembrim.